Labvakar visiem šajā brīnišķīgajā tēmā. Šodien mēs runāsim par matu veselību. Un mati principā ir ļoti interesanta tāda tēma, jo viņam mēs varam paskatīties no veselības puses, un mēs saprotam, ka mati arī runā par mūsu veselību. Bet no otras puses, mati ir arī tāds mūsu identitātes līdzeklis. Mēs caur mūsu matiem arī identificējamies. Un bieži vien arī mūsu pašvērtējums ir atkarīgs no tā, kāda ir mūsu mati. Bieži vien mēs par to neaizdomājamies, līdz mums ir problēmas ar matiem. Tad, kad mati sāk krist ārā, mēs jūtam, ka mums rodās tāds stress. Un kā sievietēm, tā vīriešiem šī tēma ir aktuāla, jo jūs redzat, arī vīrieši, viņi arī uztraucās par to, kāda ir viņa matu rota. Un tajā mirklī, kad mums mati sāk krist ārā, mēs katrs mēģinam ar kaut ko to risināt. Kāds viņus ķemmē pāri, kāds viņus kasa, lai viņi kuplāk izskatās, kāds meklē dažādus līdzekļus, ar ko to var izcināt. Un šodien mēs parunāsim, protams, mēs parunāsim arī par to, ko lietot, ko darīt, kā mēs varam likt mūsu matiem augt, viņiem būt kuplākiem, spīdīgākiem, veselīgākiem, lai mums nekrīt tie mati ārā, lai mums nešķiļās. Mēs, protams, dosim jums šos arī praktiskos risinājumus, bet sākumā mums ir būtiski ieskatīties un saprast, no kā tad rodās šīs matu veselības problēmas, lai mēs patiešām risinam to sakni, ja, lai mēs necīnāmies ar sakām, bet mēs saprotam, no kurienes rodās šīs veselības problēmas. Un ieskatīsimies matu uzbūvē. Es runāšu tādiem vienkāršākiem vārdiem, lai mēs visi varam saprast. Šeit uz ekrāna jūs redzat arī šos visus terminus un skaidrojumus, bet pati būtība ir tāda, ka mums tā kā mats sastāv no divām daļām. Viena ir mūsu šī virsējā kārta, ko mēs redzam, un ir vesela šī mata fabrika, kas ir zem ādas. Jeb šī mata māja, kā mēs viņu varētu arī nosaukt, jo tur notiek viss tas, kas dod matam garumu, matam dzīvīgumu, nosaka mata pigmentu. Un šeit jūs varat redzēt, ka ir visas šīs struktūras, kuras katra nodrošina to, lai mats saņem signālu, ka viņam ir jāaug, lai mats saņem barības vielas. Šeit jūs redzat arī apakšā visus šos asinsvadus, kas pienāk pie matas saknītes, ja, lai tiktu nodrošināta lai tiktu nodrošināts barības vielas matam. Mums matam ir arī pacēlē muskulis, ja, tātad ir daudz dažādi šie gan dziedzeri, gan muskuļi, gan struktūras, gan apvalki, kuri nodrošina to, lai mūsu mats tiktu pabarots ar nepieciešamajām uzturvielām un lai viņam dotu signālu augt un arī pāriet tajā fāzē, kad mats krīt ārā. Tātad šī ir tā galvenā daļa, ar kuru mums ir jādarbojās, lai mēs nodrošinātu mata veselību. Kā jūs redzat, šeit ir, kas nodrošina apvalka stiprumu, kas nodrošina arī mūsu aizsardzību, kas nodrošina to, lai mats būtu pareizajā pigmentācijā, lai mēs nenosirmojam pārāk ātri, un arī visas uzturvielas mēs uzsūcam tieši caur šajieni. Otra struktūra, kas mums matam, ir šī redzamā daļa. Tā arī sastāv no 3 dažādiem komponentiem, kas nodrošina ārējo aizsardzību. Ja tā tad galvenais slānis ar pigmentu, kas nosaka mata elastību, krāsu un stiprumu, tas ir šis korteks. Un tad mums arī nodrošina matu vieglumu, ja, un šo elastību. Pats mats sastāv no 65 līdz 95% no keratīna, tad 10 līdz 15% ir ūdens, tad no 1 līdz 9% ir lipīdi, tas ir tātad šo aizsarkārtiņu, ja nodrošina matam. Un tad ļoti lielu daļu mūsu matas sastāvs ir minerāli, dzels, cinks, magnīs, silīcijs, varš, selēns. Un arī šis melanīns, kas nodrošina pigmentu un aizsargā no ultravioletajiem stariem. Šī virsējā kārta, kas ir virs galvas, jau matas stiebriņš, viņš principā nav dzīves, tāpēc mēs arī matus varam apgriezt, mums viņi nesāp, jo visa tā dzīvība mums ir šeit saknē, nāk no mata mājas, jeb no folikula. Jūs caur prezentāciju daudz dzirdēsiet šo vārdu. Folikuls, tas ir šī mata māja, jeb dzīvības fabrika, kas nodrošina mata veselību.
Mūsu matu dzīves cikls ir 3 fāzēs. Tātad pirmā fāze ilgs no 2 līdz 7 gadiem. Tas ir tad, kad notiek aktīvs augšanas periods, kad mats veidojās, viņš aug. Vidējais mata augšanas ātrums ir 0,3 mm dienā. Un tad mūsu mati pāriet nākamajā fāzē, kas ir jau tāds. Tas ir ļoti īss pārejas periods, 2 līdz 3 nedēļas, kurā mats pārstāja augt un folikuls sāk sarauties. Un tad aiziet šī guļošā fāze, jeb atpūtas periods, kad mats krīt ārā, un vidējā matu apmaiņa cilvēkam ir 50 mati dienā. Es palūkšu nezīmēt, lūdzu, prezentācijas. Nezinu, kam ir aktivizēts zīmolīts, lūdzu, nedariet to. Nākošais mēs paskatīsimies par matu problēmām un to cēloņiem. Kas tad ir patiesi šie problēmu cēloņi? Es iziešu dažādām problēmām cauri, lai katrs var saklausīt to, ar ko tu esi atnācis uz šo prezentāciju. Bet pati būtiskākā, laikam nopietnākā lieta, par ko cilvēki uztraucās, ir tas, ka tiešām mati krīt ārā un parādās tādi pliki plankumi uz galvas, un viņi var būt gan šādā veidā, kad ir ļoti, ļoti reti mati, gan arī šādā veidā, kas saucās jau alopēcija, kad izkrīt tādi matu lieli plankumi. Lielākā problēma ir tāda, ka mums liekas, ka viss mums jārisina tikai ap matiem, ap galvu. Bet mēs paskatīsimies nākošajos slaidos dziļāk šajos kritērijos, bet pats būtiskākais ir tas, ka mums tiešām mūsu organismā dzīvo dažādas sēnes baktērijas parazīti, kuri nodara ļoti lielu bojājumu, kaitējumu folikuliem, tieši mūsu mata saknei, mūsu mata fabrikai. Un tie var būt dažādu tipu parazīti un dažādu tipu sēnes, jo parazīti izsūc mūsu dzelzi, viņi apēd mūsu vitamīnus, mūsu olbaltumvielas, bet pats būtiskākais arī ir tas, ka ja mūsu zarnu traktā ir šie parazīti, viņi bloķē to, ka mēs vispār neuzņemam tās uzturvielas. Jo bieži cilvēks salasās, ka tur, viņš zina, ka tur trūkst tās uzturvielas, kuras ir vajadzīgas matam, ir sākt dzert vitamīnus, viņam nekas nemainās. Un šeit mums ir būtiski saprast, ka mūsu mats ar visu mūsu struktūru ir tik ļoti saistīts, ka mēs nevaram vienkārši ņemt un domāt kādu labāku šampūnu un lietot, lai atrisinātu savas matu problēmas. Mūsu matu veselību ļoti ietekmē arī visi smagie metāli. Viņi nogulsnājās mūsu asinsritē, viņi nogulsnājās arī smadzenēs, tāpēc viss tas arī ietekmē to, cik kvalitatīvs ir mūsu asins, cik ir kvalitatīvi mūsu asinsvadi un arī mūsu DNS. Kā jau arī jūs redzat, arī uzturvielu trūkums, tas ir ļoti būtisks un viss kopā saistīts, kāpēc mats, šī mata fabrika nesaņem uzturvielas, un otrs arī tas, ka viņas tiek bojātas, šīs fabrikas tiek bojātas, tāpēc arī notiek tāda pastiprināta matu izkrišana. Protams, arī stress. Jūs ļoti daudz dzīvē arī esat saskārušies ar teicienu, kad no stresa mati ceļās stāvus, no stresa mati krīt ārā, jo šis kortizols traucē asinsriti galvā, izraisa dažādu šo matu izkrišanu. Un tāda pamatīga matu izkrišana ir ļoti saistīta ar zarnu trakta parazītiem, un šeit jūs slaidā varat redzēt, cik dažādi šeit ir tikai dažu tipu parazīti, kuri dzīvo zarnu traktā un kuri izraisa to, ka mēs nesaņemam uzturvielas, ka mums, piemēram, organismā notiek anēmija, ja asins ir tukšas, ja tukšas asinis, ko viņus var tur aizgādāt līdz tai mata saknei, ja mums asinīs nav šīs uzturvielas, ja parazīti visu to ir apēduši, mums pašiem nekas pāri vairs nav palicis. Ļoti šie vitamīnu trūkumi tieši radīti no dažādu tipu parazītiem. Šeit jūs varat arī palasīt, kādas dažādas šīs reakcijas organismā viņas izraisa. Kādam tas ir reāli matu izkrišana, kādam trausli mati, plāni mati, ja tas viss nāk patiesībā no mūsu zarnu trakta. Un šeit jūs redzat arī vienu no parazītu veidiem bildītē, kas ir mūsu zarnu traktā. Viņi var būt no mikroskopiskiem
līdz patiešām tādiem iespaidīgiem. Un šeit es ieliku vienu bildi, kas nav saistīta ar zarnu traktu, bet patiešām parazīti viņa migrē pa visu organismu, un viņa var būt tieši zem ādas, kur ir matu daļa. Šeit jūs redzat šos te apaļtārpus. Un arī šo te lielo parazītu, kurš ir galvā, un viņš var tieši ietekmēt folikulus, viņš var tieši ietekmēt šīs matu fabrikas, kad mati sāk krist ārā, vai arī nodarīt kaut kādus citus bojājumus, kas ietekmē tur redzi, redzi vai domāšanu, miglu galvā. Tā ka viņi rada dažādus šos te efektus mūsu organismā. Mums ir arī vēl parazīti, ar ko mēs, kurus varētu teikt, ka tie ir parazīti, jo arī šīs galvas sutis, ar ko bieži vien mēs bērnībā saskaramies, ja, arī viņas dzīvo pie matu saknēm, barojas ar asinīm, izraisa niezi, iekaisums, tātad boja ādas virskārtu, vājina matu folikulu. Viņi paši neēd matus, jā, bet viņi tātad traumē un izraisa iekaisumu procesus, un mats kļūst nevesels. Arī sēnītes, ja mums ir dažāda tipa sēnītes, arī tās bojā ādu, izraisa galvas ādas mikozes, skar matu stiebru, ja tā tad padara to trauslu lūstošu. Kā arī ir matu ērcīte. Šeit ir bilde no matu ērcītes, viņa patiesībā ir ļoti mikroskopiska. Principā ar aci tiešām knapi pamanām, ļoti mikroskopiska, kas dzīvo matu folikulās, viņi arī dzīvo tā kā galvas virsādā un nodara ļoti lielus bojājumus un izraisa matu retināšanos. Nākošā problēma, ar ko bieži cilvēki saskarās, tas ir trausli, plāni, lūstoši mati. Un arī šeit, arī pie tā, lai cik tas dīvaini neizklausītos, bet arī pie tā, parazīti ir ļoti liels iemesls, kāpēc tas tā notiek, jo viņi bojā zarnu gļotādes, pasliktinās kalcija, magnija, silīcija uzsūkšanās, tātad mēs vienkārši neuzņemam tos vitamīnus un minerālu vielas, un mūsu mats arī viņus nedabū. Arī sēne bloķē minerālu uzsūkšanos, un arī šīs te uzturvielu trūkums. Tas ir tāda ķēdes reakcija, ja, kā jūs jau spējat nojaust. Protams, arī stress, tas samazina kolagēna sintēzi, mati kļūst plāni un trausli. Kolagēns ļoti būtiski ietekmē mūsu matu veselību. Mūsu organisms spēj sintezēt kolagēnu, jeb ražot kolagēnu, bet ļoti būtiski mums arī pēc 30, 40 gadiem barot sevi ar kolagēnu, un viņš ir ļoti tāds interesants līdzeklis, ar ko mēs ļoti varam uzlabot savu matu veselību. Bet kas ir būtiski šajā visā arī saprast, ir tas, ka mūsu organisms vispirms nodrošinās visu to, lai mūsu iekšējo orgāni, kas ir dzīvībai vitāli nepieciešamie, saņemtu visus uzturvielas. Un ja mūsu aknai, mūsu nierēm, mūsu reproduktīvai sistēmai kaut kas no šīm minerālvielām, vitamīniem trūkst, tad tās būs pirmās, ar ko mūsu organisms nodrošinās. Un mati nav mūsu dzīvībai tik nepieciešami, tāpat kā zobi un nagi, tāpēc tās ir pēdējās sistēmas, pie kā aizgādājās šīs uzturvielas. Tad, kad mēs sākam lietot kaut ko, mums ir jāsaprot, ka mums tam ir jādod laiks, jo ja mūsu organisms ir ļoti tukšs, mums ir anēmija, mums ir minerālu vielu vitamīnu trūkums, tad mati būs kā pēdējā sistēma, par ko mūsu organisms parūpēsies. Tāpēc, ja mūsu mati jau signalizē, kad ir kaut kāda problēma, tad mums vajag tajā ieklausīties. Arī lēna matu augšana principā norāda uz to, ka organismā ir problēma, jo mūsu matiem ir, kā jūs redzējāt, sākumā ir šī iekšējā funkcija dod signālu augt, lai mati aug 0,3 mm dienā ir tāda vidēji normāla augšana. Un cilvēki tiešām, kuri var iet uz frizētavu 2 reizes gadā, un viņiem tie mati nav galīgi atauguši. Un arī šeit parazīti ir, kam pamat cēlonis, kas rāda šo te ķēdes reakciju, kad tiek aizskavētas uzturvielu uzsūkšanās, kad viņas neuzsūcās, tāpat tās arī stress, ja, īpaši vairogdziedzera funkcija, tā palielina folikulu darbību. Tāpēc arī matu šī te augšana stagnē, un mums ir jāsaprot šī te ķēdīte un jāsāk darboties ar to ķēdes sākuma posmu arī tad, ja mēs gribam, lai mūsu mati ātrāk aug.
Ceturtā sistēma, ja problēma, ar ko mēs saskaramies, ir blaugsnes. Jūs redzat, arī ļoti daudz šampūni un balzāmi tiek veidoti, lai mums nebūtu blaugsnes, lai mēs varētu, lai mūsu mati tur būtu spīdīgi, un tad tur reklamē, kā tur viss tur izmazgā vienu reizi, un uzreiz tev mati ir spīdīgi. Bet šeit tā problēma nav tik vienkārša. Arī šeit problēma nāk no iekšpuses. Šī te sēne, parazīti, ja kas ir ērcīti, viņi izraisa tieši problēmu no iekšpuses, un tas, kas jau ir uz ādas, tās jau ir kā sekas. Tāpēc šeit mums tā vietā, lai mēs meklētu kaut kādu šampūnu, kas ir bieži vien ar ļoti daudz ķīmiskajiem preparātiem, dažādām ķīmiskām formulām, kas patiesībā vēl bojā ādas struktūru, mums ir jāskatās, kā mēs varam tikt vaļā no sēnītes, kas ir šī te pamata problēma, kas ir blaugsnu izraisītāji. Arī baktērija, jā, dažādas baktērijas pasliktina augu dziedzeru darbību un var radīt šīs te galvas ādas problēmas. Arī uzturvielu trūkums, jā, cinks, B6, omega ir tās, kuras ir pie šīs te problēmas pieskaitāmas. Nu, protams, arī stress. Stress ir visa pamatā. Nākošais, kas ir nosirmošana, jā, mēs bieži cilvēks pēkšņi nosirmo, ja, kas ir uz ļoti izteikti uz stresa bāzes, kad ir brīvie radikāļi palielinās, oksidatīvais stress iznīcina pigmentu šūnas. Arī šeit jūs redzējāt sākumā, ja, kad pigmenta šūnas mums nāk no matu fabrikas, no tā, kas ir zem ādas. Tas atkal nesaņem pareizos signālus un notiek šī nosirmošanās. Parazīti sēnes rada hronisku iekaisumu un oksidatīvo stresu, un šeit jūs redzat, ka tas traucē pigmenta jeb melanīna ražošanu. Ja? Arī smagie metāli bloķē melanīna sintēzi un uzturvielu trūkums. Tā kā nosirmošana viens ir tas, ka mums ir stress, bet otrs arī tiešām šie te parazīti, smagie metāli, uzturvielu trūkums, cilvēks tad pakāpeniski lēnām nosirmo, un tas, ja šis process ir iesākts, bieži vien cilvēks ar to, ka viņš apzināti rīkojas, viņš var viņu apstādināt un vismaz palēlināt. Gribu parunāt arī par dažādiem līdzekļiem, ja, kas mums ir, kā mēs tad šīs te problēmas risinam. Nu, bieži vien mēs meklējam, kā mēs varam rīkoties ar mūsu matu galiem. Ja? Nu, kādu labāku šampūnu, kādu labāku sērumu, kādas matu maskas. Un tas principā darbojās, kā jūs dzirdējāt, ar nedzīvo mata daļu. Un, protams, ar to arī ir svarīgi darboties, un viņam arī ir šī aizsargkārta, lai mats nešķeļās un nebojājās tādā izteiksmē, kad ir šī aizsargkārta, bet pati būtība mums ir mata saknē. Visi šie agresīvie ķīmiskie preparāti, kuri rada it kā tūlītēju efektu, patiesībā pēc tam, tāpatās kā mūsu galvas sāpju tabletes, tagad liekas, ka galva nesāp, bet pēc tam viņi atstāja šo ķīmisko efektu. Arī šie te visi ražotie matu, šampūni, balzāmi, serumi, kas rāda to tūlītējo kuplumu, tūlītējo spīdumu, tūlīt jau visas tavas matu problēmas atrisināsies, patiesībā nosēžās, tur arī daudz smagie metāli, un pēc tam cilvēks skatās, kad viņam šīs te matu problēmas tieši tā kā padziļinās. Cilvēki ir gatavi arī visu kaut ko galvā špricēt, un viņi saka, bet es taču tur sašpricēju visādas tur labās uzturvielas, aktivizējošās vielas. Bet šeit mums arī ir būtiski paskatīties uz ilglaicīgo šo te risinājumu. Nu labi, tev sašpricēja, tur ielaida šīs te injekcijas, sāktivizēja tur visu kaut ko, bet ja pats mata fabrika viņa nestrādā, tad cik bieži tu to darīs, cik cilvēks bieži ņemsies ar visām šīm injekcijām, ja mēs tiešām nesaprotam, kas ir sakne, ja mēs neiztīram savu zarnu traktu, ja mēs nedabūjam visus tos parazītus arī no savas sistēmas vispār ārā, tad tā problēma netiks ar to atrisināta. Iekšējie faktori, protams, stress ir ļoti svarīgs pie matu struktūras veselības.
Un arī ļoti interesanti mēs varam paskatīties uz matu pieaudzēšanu, jo es pati arī izmēģināju šo te modernu metodi jau kaut kādus 20 vairāk gadus atpakaļ, kad viņa parādījās matu pieaudzēšanu. Un es arī biju iedomājusies, ka man vajag, lai man ir gari kupli mati. Un jā, tas arī bija mana pieredze, kas arī šeit slēdā rakstīts, ir tas, ka uz to mirkli liekas, ka tev pieaudzē, ka tas ir baigi stilīgi, baigi superīgi, mati izskatās forši, bet pēc tam sākās tieši pretējās problēmas, jo tiešām šī matu pieaudzēšana, viņi rada ļoti lielu slodzi, tur, kur šie mati ir piekabināti, viņi rada ļoti milzīgu slodzi, bojājās šis te folikuls, tas rada spriedzi, un pēc tam mati kļūst briesmīgāki vēl nekā bija pirms tam. Tā kā pirms mēs metamies modernajos risinājumos, mums tiešām ir vajag izzināt un saprast, kādas būs tam sekas, vai tās sekas nebūs sliktākas par to sākuma punktu, pirms kā mēs sākam to kaut ko darīt. Un tad mēs pāriesim uz risinājumiem, un par risinājumiem mums pastāstīs mūsu brīnišķīgā veselības trenere, pasākumu vadītāja Indra Šmita. Indra, es tev aicinu. Nu jā, ir problēmas, ir risinājumi, vai ne? Jā, un tā kā mēs jau zinām, kā mēs risinām visas mūsu problēmas, un kad mums viss šis risinājums sākās no iekšpuses, jā. Mēs neskatāmies tik daudz uz tiem plauktiem un nemeklējam tos šampūnus un balzāmus īpašos, bet risinām šīs problēmas no iekšienes. Un jāskatās, protams, ko mēs saņemam ar uzturu, kādas mēs lietojam uzturvielas, vai mēs patiešām visu varam nodrošināt ar uzturu, un mēs jau zinām, ka nevienmēr. Un, ja organismam pietrūkst šī te būtiskie minerāli, aminoskābju, taukskābju, proteīni, tad mati arī kļūst plāni, trausli un var sākt izkrist. Nemaz nerunājot jau par to, ko mēs viņiem vēl pāri daram, gan balinot, gan audzējot klāt, gan vēl kaut ko mocot viņus, ja. Tāpēc es staigāju ar īsiem matiem, man baigi patīk. Katram ir savs, jā, bet, lai mati būtu elastīgi un spēcīgi, augtu veselīgi, tiem ir nepieciešams sabalansēts uzturvielu komplekts. Un tas ir, protams, gan no cinka, selēna līdz kolagēnam un taukskābēm, kas arī liekas, ka, nu, kas tad tam matam, jā, bet izrādās, ka viņam ir tikpat vajadzīgs, cik visām pārējām mūsu šūnām. Un mēs te tagad, nu, es parādīšu, arī uzskaitīsim, jā, vairāk, kurām problēmai vajadzētu kādas vielas, jā, bet, manuprāt, patiešām mūsu veselības koncepcija ar visu to, kad beigās mēs pabarojam organismu ar visu tam nepieciešamo, mēs arī varam nodrošināt arī šo te matu atveseļošanos un matu veselību. Jā, liekam prezentāciju, un tad es stāstīšu vairāk konkrēti par katru šo te problēmu. Es izveidoju tādu tabulu, kurā var redzēt, kādas šīs te lietas, protams, visām šīm te problēmām galvenais punkts ir pirmais veselības koncepcija, ja, ko mēs zinām, ka mums ir jālieto sārmains ūdens, bagātināts mikro, makro elementiem, mums ir jātīra organisms no visiem tiem sārņiem, toksīniem, parazītiem un visiem pārējiem apakšīrniekiem, lai viņi mums netraucētu ne zarnu traktā, ne arī kaut kur citur, kas apēd visas mūsu labās vērtīgās uzturvielas, ir jātīra organisms, un tad jau arī mēs varam vispār kaut ko sākt domāt par to, kā mēs varam tam matam palīdzēt, ja? Tātad šeit arī var redzēt, ka pie matu izkrišanas mums ir aminoskābes pirmām kārtām, jo mats mums sastāv no šī te aminoskābēm, tas ir tas keratīna ķieģelītes, ja, kas arī veicina to matu stiprību un elastību. Un, ja nav pietiekams aminoskābju daudzums, tad mati kļūst plānāki un arī lēnāk aug. Tāpat tās arī svarīgi ir taukskābes, jo viņas nodrošina matu folikulu apasiņošanu un barošanu, uztur galvasādu mitrinātu un samazina sausumu niezi, veicina arī spīdumu un elastību. Tāpat tās selēns, cinks, šīs te visas minerāla vielas ir nepieciešamas
Praktiski šie visi pirmie, kas ir tabulā norādītie, tas ir nepieciešams visām šīm te problēmām, ja? Bet attiecīgi klāt vēl tad nāk vēl arī citas lietas pie attiecīgām problēmām. Par cinku es varu pateikt, ka tas piedalās šūnu dalīšanās un audu reģenerācijas procesos un nepieciešams arī keratīna un kolagēna sintēzē. Un arī cinka trūkums tieši var izraisīt šo te matu izkrišanu un trauslumu. Selēns attiecīgi ir spēcīgs antioksidants. Viņš aizsargā matu folikulus no oksidatīvā stresa, atbalsta arī vairogdziedzera darbību, jo hormoni tieši regulē matu augšanas ciklu. Viņš arī var atšķirties cilvēkiem, un selēna deficīts var izraisīt lēnāku augšanu un arī mata blāvumu. MSM sērs, tas ir ļoti, ļoti svarīgs arī mata tieši struktūrā, jo tas skaitās jau vispār, kā mēs zinām, skaistuma minerāls, un tā ir arī galvenā keratīna sastāvdaļa. Tas palīdz veidot stipras ķīmiskas saites starp divām sēru saturošām aminoskābēm keratīna struktūrā, un tas arī nosaka šo te mata izturību. Un arī atbalsta kolagēnu veidošanos organismā. Kāds mums tur visu laiku šiverē pa prezentāciju, kaut ko baksta. Un vēl, protams, arī kalcijs un magnīs. Izrādās, jā, ka tas ir svarīgs ne tikai mūsu kaulu sistēmai, bet arī matu veselībai, jo kalcijs piedalās šūnu dalīšanās procesos, kas ir būtiski matu folikulu darbībai, nodrošina labu asinsriti galvasādā, lai saknes saņemtu barības vielas. Nestrīpojiet, lūdzu, lūdzu, halo! Noņemat kursoru ar zilo tintīti nost, ja? Vija Ervika, tev kāds bērns laikam ir ticis pie. Tu vari redzēt, ja, kas tur Nevar šiverē. uzreiz atrast, kur. Jā, nu būs mums tagad ar svītriņām bildes, labi. Jā, un ja tā par kalciju mēs palikām, jā. Kalcijs arī nodrošina labu asinsriti galvas ādā, lai saknes saņemtu barības vielas, un ja kalcija ir par maz, mati var būt kļūt trausli un lūstoši. Un magnīs ir nepieciešams, jo tas regulē vairāk kā 300 fermentu reakciju, tā skaitā olbaltumu sintēzi un keratīna veidošanos, samazina arī stresus un iekaisumus, un tieši šie te abi faktori ir cieši saistīti ar matu izkrišanu. Tāpat arī palīdz uzturēt galvas ādas mikrocirkulāciju, lai mati augtu veselīgi. Un tieši magnīja deficīts arī izpaužas kā sausa galvas āda un pastiprināta matu izkrišana. Un kolagēns, jā, mūsu skaistuma šis te dzēriens mūsu gadījumā, tad tas nodrošina tieši būvmateriālu keratīnam arī, jo keratīns ir šis galvenais matu proteīns, un tas arī nosaka šo matu stingrumu un stiprumu un elastību. Arī uztur galvas elastību un mitrumu, aizsargā no brīvajiem radikāļiem un veicina asinsriti matu saknēs un samazina matu lūšanu un trauslumu. Tā kā šīs te visas vielas mums ir nepieciešamas un kompleksi, bet vislabāk to būtu visu lietot pēc organisma attīrīšanas. Un arī es ieliku tabulā iekšā tējas koka eļļu. To mēs lietojam ārīgi, ja ir šī te blaugsnes mums vai sēnīti kāda galvas ādā, tad arī mazgājot matus mēs varam piepilināt klāt nelielu daudzumu, 3-4 pilītes tējas koku eļļu, piepilināt klāt šampūnam, samaisīt rokā un tad arī iemasēt galvā un mazliet paturēt. Un tādā veidā arī mēs no ārpuses arī varam jau apstrādāt šo te galvas ādu ar antibakteriālu līdzekli. Nu tā, ejam tālāk. Nu jā, svītras paliek uz mūsu skaistās veselības koncepcijas. Indra, tu vari atšārēt un vēlreiz nošārēt prezentāciju, tad viņas pazudīs. Inga, lūdzu, jā. Varam tā mēģināt. Labi, paldies, Kārli.
lai mums te nav. Tu viņās paņems citu krāsu un zīmēs tālāk. Jā, veselības koncepcija, protams, ir visa pamatā. Tātad korāli maina mūsu ūdens ar makroelementiem, ar visām tām īpašībām, kas nepieciešams mūsu organismam, lai mēs varētu sārmināt organismu un attīrīt viņu, sākot ar detoksu, pretparstāro programmu, dziļo organismu tīrīšanu, un tad jau patiešām varam pieslēgt klāt arī visas tās nepieciešamās vielas, kas mums ir nepieciešams mūsu matu veselībai. Jā, tālākajam. Un tabulā es biju norādījusi tikai taukskābes, jā, bet mēs zinām, ka mums ir vairākas. Mums ir gan lecitīns, gan omega, gan planktona eļļa, gan arī haizivju saknu eļļa. Mēs varam izvēlēties no šīm te jebkuru un lietot kā taukskābi. Aminoskābes ir spirulīna, klorella un protivitī. Nu, protivitī, man liekas, vispār ir pats brīnišķīgākais komplekss, jo tas sastāv no 11 aizvietojamo un neaizvietojamo aminoskābju šīm te sastāva. Un tas papildina mūsu, tā, aizgāja ciet kaklas no ātras runāšanas. Tas papildina mūsu uzturu ikdienas un arī novērš olbaltumu vielu deficītu uzturā. Līdz ar to optimizē vielmaiņu un palīdz atjaunot muskuļus, locītavus, saites, un ļoti ir arī vērtīgs tieši arī mūsu matu veselībai. Nesatur ģenētiski modificētus organismus un ne soju, ne lipekli. Tātad, jā, viņš uzsūcas mūsu organismā praktiski uzreiz un ātri uzsūcas un neatstāja arī nekādus atkritumus. Līdz ar to pilnībā uzreiz tiek pārstrādāts un nu, aizsūtīts organismā tur, kur ir nepieciešams, un dod gan sāta sajūtu, gan tāpat laikā arī vieglumu. Un arī probiotikas un metabiotikas ir nepieciešamas, lai mums šī te labā mikroflora būtu zarnu traktā, lai tur nevarētu iedzīvoties nekādas sliktās baktērijas. Līdz ar to mēs arī varam nodrošināt ar mūsu šiem te līdzekļiem kā superflora, quatrabiotika formula vai metastiku. Jā, ejam tālāk. Un vēl lielisks līdzeklis, ko mēs ikdienā varam lietot jau, kamēr mums vēl mati ir viss skaisti un viss ir kupli uz galvas, gan arī tad, kad mums ir problēmas, mūsu skaistuma kokteilis Daily Delicious, kur ir arī tieši ļoti daudz vielas, kas tieši atbild par matu veselību. Folijas skābe, kas veicina veselīgu matu augšanu, niacīns, kas novērš matu izkrišanu, varš, kurš aizsargā matus no izkrišanas, pantotēna skābe nostiprina matus un nagus, piešķir matiem arī zīdainīgumu, biotīns uzlabo matu stāvokli un selēns novērš blaukšņu veidošanos. Šie visi skaistuma vitamīni un minerālu vielas ir iekļautas šajā te kokteilī un ikdienā lietojot, mēs jau arī varam uzņemt tādā veidā un dot atbalstu ne tikai saviem matiem, bet arī nagiem un ādai un visam mūsu ķermenim. Jā. Tā kā tas arī ir viss par to, kā tad mēs varam atbalstīt matus, bet man liekas pat labākais ir tas, kad mēs varam padalīties ar rezultātiem. Un, jo tas ir pats labākais, kad cilvēki stāsta jau, kas viņiem ir izmainījies, tad, kad viņi ir izgājuši veselības koncepciju un kādi tad ir šie rezultāti. Es aicināšu pieslēgties, ja mums ir Vija Evrika, esi tu mums? Jā, Jā? esmu. Labvakar. Jā, sveika. Es nezināju, ka ir tāda skaisto matu cekulu.
Jā, paldies. Jā, es tiešām vēlreiz atvainojos par to, ka tur kaut ko sazīmēju. Tas nebija manos plānos. Es nezināju, ka man ir tāda funkcija, piedodiet. Bet par Matu Cekulu ir tā, ka es klausījos nedaudz skrējienā šo te informāciju, un es atcerējos tikai tagad, jau cik gadi ir pagājuši, kad man kādreiz bija blaugznes, un jau sen nav. Un tagad es sāku domāt, kāpēc man nav blauksnes. Nu, jā, veselības koncepcija, jā, bet mans lielākais devums ir ūdens, ūdens un vēlreiz ūdens. Man liekas, tur vienkārši ir tik, nu, arī āda ir uzlabojusies, un attiecīgi ūdens pabaro viņu tik spēcīgi, kad arī nav vajadzīgs. Un, nu, par matiem ar mani ir ļoti elementāri. Ja sievietēm uz vecumu, tā ka viņi paliek trauslāki, citas saka, ja man tur izkrīt. Es pat nesenīt redzēju, ka vienai sievietei ir plikpaurība. Es nezināju, ka sievietēm ir tāda lieta, bet tur reāli tur spīdēja 3 mati no sērijas. Un tad es varu lepoties, kad, piedodiet, meitenēm skauž un puisi apbrīno. Tas ir tas. Un viņiem ir tāda interesanta struktūra pēdējā laikā, kad viņi, tad, kad ir izmazgāti, viņi ir tādi čirkaini. Tas nozīmē, ka viņi ir tādi gaisīgi. Un tad, kad ir vairākas dienas, viņi tādi tā kā elegantāki, ar tādu lielāku loku paliek. Un vienīgais, ar ko es gribētu tikt galā, ir sirmums, jo es krāsoju matus. Man tā kā prasās varbūt tā savu pigmentu dabūt atpakaļ. Bet, nu redzēs, varbūt pēc dažiem gadiem varēs palielīties ar to, kad sirmā māmuliņa ir pārvērtusies atkal par savu pigmentu nesētāju. Kaut kā tā. Paldies jums! Jauku vakaru! Paldies, Vija, paldies, liels, ka tu padalījies ar savu stāstu, jo, nu, patiešām tev ir ļoti krāšņa maturota, viennozīmīgi to var teikt, jā. Labi, un nākošo es aicināšu tad padalīties ar savu stāstu Regitu Nazākovu no Spānijas. Regita. Jā, labvakar, meitenes! Sveiki, puiši! Paldies par šo fantastisko lekciju, ļoti vērtīgi. Jā. Kā redziet, man ir labi mati. Īstenībā jau no bērnības man bijuši ļoti labi mati, ļoti labi matu struktūra, biezi, bet mana veselība īstenībā samežģījās, kā varētu teikt, pirms kādiem 10 gadiem, jā. Es sapratu, ka man nav uzturvielas, kā jau jūs stāstījāt. Es tagad pilnīgi to tā izanalizēju, kad man organismam nebija uzturvielas. Jā. Es biju kaut ko sistemātiski nepareizi darījusi savā ikdienā. Man ļoti pasliktinājās veselība. Un tas aizgāja, varbūt kāds zina manu stāstu, ja tas aizgāja tik tālu, ka man sākās saistaudu vājums. Ja? Un viens jau tāds aspekts no saistaudu vājumiem arī, kad ir šī orgāna noslīde, vai arī nagi lūst, mati krīt ārā. Ja? Un tā veselības problēma bija diezgan liela, jo man bija ļoti daudz problēmas līdz pat, protams, lielam stresam, kaklu sāpēm, gramošanas sistēmas traucējumi. Ja? Īstenībā visu, ko jūs uzskaitījāt, tas man viss bija. Ja? Un pirms 6 gadiem man bija pēdējā saistaudu operācija, kas bija saistīta ar, man bija bruka, inguinālās brukas, ja? Un tajā brīdī man bija ļoti liels stress, jo mans ķirurgs teica, ka jums vēl joprojām var viss plīst, un viss tikai iet un liekais svers, un es tāda ļoti nervoza meitene, es pamanīju, kad man sāk krist mati ārā, ja? Jo vienmēr man viņi bijuši ir labā stāvoklī. Un tas man bija tāds šoks, vienkārši tu ķemmē un nāk vienkārši kušķiem ārā. Nu, labi, man tur biezi viņi bija, lai viņi nāk, bet es to ļoti pamanīju. Pēc tam man struktūra, cik es jau atceros, man viņa bijusi ļoti cieta, ja, tādi kā salmi liekas, jo tas mats ir ļoti rupšs, ja, un tas man īpaši nepatika, viņi tādi cieti. Un arī tas, ka ļoti lēni auga. Ja? Meitenē, man vienmēr bijuši kaut kur tik tāli viņi, un es nevarēju viņus, viņi neauga man.
Nu, es katru 4 mēnešus gāju kā apgriezi, kā galiņi spūrojās, viss, bet nu tālāk viņi neaug. Nu, ja var pēc tam parādīt manas bildēs esmu tik īsi, jā. Jā, un tad pirms 6 gadiem es iepazinos ar šo veselības koncepciju, izgāju visu, kā vajag, attīrīju zarnu traktu, un gāju pēc tam šūnu uzturu. Jā, Indra jau stāstīja aminoskābes, kolagēns, hialuronskābe, jā, visu to es iedevu. Un diezgan pamatīgi, selēns, cinks, protivity, jā, un es redzēju izmaiņas savos matos, it sevišķi pēc bromarīna kolagēna lietošanas. Es jūtu, ka viņi tādi mīksti man sāk augt, ja. Matu process ir, augšanas process tas ir process, ja. Bet es jūtu jau, kad viņi tādi mīksti un tādi, forši pufīgi, ja, kā iepriekšējā dāma stāstīja. Un viņi ātri arī sāk augt, jā, jau varētu teikt, kaut kādus 2-3 gadus, jo man ir ļoti gari mati. Un tajā laikā, kad man viņi bija cieti, es viņus visādos šampūnus, visādas maskas mēģināju, viņi tik un tā bija cieti, bet tagad viņi ir forši tādi pufīgi. Un es matus krāsoju, jā, bet ar saudzīgām krāsām, ja, bez amoniaka, un pirms 2-3 nedēļām es nomainīju savu matu toni un biju pie friziera, un frizieris man teica, bet meiteni, jūsu vecumā vispār nav sirmu matu, ja, man ļoti maz sirmu mati ir, ja, ļoti tā kā var arī būt tā, bez sirmiem matiem, tā kā viss strādā fantastiski, es ieteiktu pievērst uzmanību, tiešām attīrīt organismus pēc šīs sistēmas, attīrīt zarnu trakni, pēc tam šūnu uzturs, ja, visu, kā jūs konsultants stāsta, un var tikt pie jaukiem, labiem matiem. Jā, paldies jums! Paldies, Regita, paldies! Tev arī tik krāšņa matu rota ir, kad pilnīgi, jā, es varu reāli ar tādu baltu skaudību skatīties, bet, patiešām, jā, skaisti. Paldies par tavu atsauksmi un par to, ka mēs varam visu ko panākt. Arī tad, ja mums ir patiešām ar veselības problēmām, ir jau stipri viena, pabojāts ir viss kaut kas organismā un tā skaitā arī mati, tad mēs varam tomēr arī visu sakārtot. Jā, paldies tev. Un tad nākošo es aicināšu padalīties ar savu rezultātu, kāds ir bijis Kristīnai Zālītei, kas mums ir 4 bērnu māmiņa. Pastāsti, Kristīne, kā tev gāja ar matiem? Mans rezultāts arī būs tieši māmiņu sakarā, ja, par pēcdzemdību periodu. Noderēs jaunajām māmiņām, jo es joprojām māmiņu čatos redzu, kad viņas ļoti pārdzīvo par to nenormālo matu izkrišanu, kas ir tā, ka bēbītim ir kaut kādi 2 līdz 5 mēneši, kad ir tās hormonālās pārmaiņas, uzturvielu trūkums mammām, ja kaut kāds stress droši vien, kad atjaunojas atkal organisms. Un man bija tā, ka es jau biju grūtniecības laikā izgājusi šo koncepciju, izņemot dziļo zarnu trakta tīrīšanu. Un arī pēc dzemdībām man bija detoks bāzīte visu laiku. Jā, un tad mana draudzene, kura arī ar mani kopā bija šajā grūtniecības periodā, tikai dažus mēnešus pa priekšu man gāja, un tad viņa man visu laiku prasa, tev jau krīt ārā mati, un viņa tik šausmīgi pārdzīvo, ka viņai čupām, viņa kā mazgā tā čupām, tie mati nāk ārā. Un es saku, nē, man tā kā nekas nav, viss kārtībā. Un jā, vajadzēja tikt līdz 4. bērnam, lai tiktu pie šīs informācijas par tiem matiem. Un tieši ar 4. bērniņu es nepiedzīvoju šo meiteņu, jauno māmiņu stresu par matu izkrišanu, jo man bija paralēli. Es lietoju detoksu, tad es lietoju cinku, kas bija visās tabulās, ja, ko minējāt. Vēl es lietoju MSM, bioloģisko sēru, un prenatālu vitamīnus. Tie ir īstenībā, viņi it kā skaitās grūtnieču vitamīni, bet viņi ir tik labi, viņiem tas sastāvs ir tik pilnvērtīgs, ka viņi būtu noderīgi jebkuram palietot profilaktiski ikdienā, kas nav saistīti ar grūtniecību.
Nu, tāds mans rezultāts. Tā ka matu izkrišana pēc dzemdībām nav spriedums. No tā var izvairīties un pievērsties citām lietām. Jā, paldies, Kristīne, jo man liekas, tas patiešām tik vērtīgi tieši jaunajām māmiņām. Jā, es arī esmu ik pa laikam manījusi, kad meitenes ļoti tā, nu, sūdzās un stāsta par to, ka, bet, nu, jāsaprot, jā, ka mums tas mazulis arī jau paņem daudz ko un vajag, tanī mirklī vajag patiešām atbalstīt savu organismu ar mikro, makro elementiem un, jā, bet, nu, būs noteikti māmiņas, kas to sadzirdēs un teikt, paldies, Kristīne, tev par šo. Jā, paldies tev. Un, jā, kā nākošo es pieteikšu ne māmiņu, bet tēti. Kārli Hofrātu padalies mums par savu maturotu. Tagad visiem vajadzētu smieties, jā, mati nav, bet dalās ar matiem. Bet īsti tā nav. Tas, šitais te, ko jūs tur redzat, tas ir principā Karaļos atgūtie mati, bet man bija paslinks, laikam bija paslinks, lai iet tālāk. Bet droši vien dažos vārdos ir tā, ka kaut kur ap 40 es pamanīju, ka man sāk tur pakausī kaut kas krist nost, un tad tā smuki lēnām atkāpās. Faktiski te viss bija līsiet, tur nekā nebija, tagad jau tur ir ataudzis. Un izgāja, protams, visu veselības koncepciju Karaļos un tā, un tad es domāju, ka varētu arī paspēlēties ar matiem. Un tas, ko es zinu, ka es dzīvē nekad nebiju darījis, es nebiju ķemmējis matus. Man vienkārši nebija ķēmis, vienkārši, reāli man īsti mati bija. Varbūt skolas laikā, kad bija tie garākie mati, kaut kā ķemīti bija līdz, bet principā es dzīvoju, tā. Respektīvi, mati man nekad netika masēti. Un tad man Lineta laikam toreiz ieteica, vai var pamēģināt ar Cool Relief vai MSM un tā. Jā, un tad es smērēju kaut kāds mēnešus, apmēram laikam 3 ar Cool Relief, tad MSMs, protams, bija cinks, tas, kas ir vajadzīgs matiem. Un interesanti bija tas, kad kaut kādā brīdī tu pamani, ka uz tā dimanta sāk tāds pumpiņas parādīties. Un tad es sapratu, jā, ka kaut kas būs. Tad apmēram ap to laiku es arī domāju, tad tūlīt man vajag augsts mati, un tā arī bišķiņ pārstāja. Un tā viņa arī izauga, jā, teiksim, pārstāja. Bet katrā ziņā pozitīvais ir tas, ka vairāk atpakaļ man nekāpjās. Tad, ja grib pastrādāt, tad bišķiņ vairāk vajag laikam pamasēt un bišķiņ lielāku pacietību. Kaut kāda tomēr vairāk nekā tur mēnesis nebūs, būs 2, 3, varbūt būs tomēr kaut kāda pusgada tā intensīvi jāpastrādā. Es domāju, ka viņi ataugs, jā, tad tā ir masāža. Un kas vēl bija plus, tad laikā šitā te līga uztaisīja tādu, arī mums bija projekts par matiem, uztaisīja prezentāciju, un mums bija, mēs paši taisījām matu šampūnu, arī tur no alvejas, no zaļās tējas, tur, protams, tur pamat tas ir komponents, tur tas pats koko glukazīts, santānas veķi un tā tālāk. Un tā diezgan interesanti bija, ka tas tāds, labs efekts. Man arī likās, ka tie mati jau kļūst tādi, viņi kļuva biezāki no tā. Bet, arī, tas tāds, ja kādam nav slinkums, var arī pats taisīt savu matu šampūnu. Tas ir tīri ekoloģisks, tur nekā nav. Viss ir tikai dabīgās vielas un varbūt sākumā liekas tā grūti, bet pirmo reizi uztais un tad jau tas aiziet. Vienīgais tas, ka tas šampūns, viņš ir mēnesi, tu viņu var glabāt leduskapī vai ko, un tad pa tām mazām daļiņām tur es stiepu uz vannas istabu, tur nedēļai un tā, mazās pudelītēs un tā. Bet katrā ziņā varētu teikt, tā matus var ataudzēt, ja ir pacietība, un tie ir dabīgie mati, var pat paraustīt, bet jā, tad ar to ir jāstrādā, jāmasē visu. Tā kā var, večari no plikgalvības var tikt vaļā, ja grib ar to pastrādāt. Tas tāds īsais stāsts. Forši, Kārli, jā, Vineta arī raksta, kad ir bildes, kādi Kārlim nebija mati. Tā kā var pilnīgi taisīt arī šādu te droši vien salīdzinājumu, kā bija un kā tagad ir, jā. Un, jā, ļoti labi, ka tu pieminēji. Ja es būtu čaklāks, iespējams, ka man būtu arī te viss aizsāts, bet ir tā doma, ka kādreiz, ja būs pacietība, varbūt uztaisīšu garus matus sev arī, tā kā hipija savā laikā. Tas būs droši vien tad, kad tu atradīsi skaistu ķemmi, ar ko ķemmēt tās savas garās bīzes, ne? Bet ļoti labi, ka tu atgādināji, to es arī gribēju pieminēt, ka noteikti ir ļoti vērtīgs arī Cool Relief. Jā, to, ko tu pieminēji, jo, ja viņš ir tā kā paredzēts, jā, locītavu veselībai un tādām lietām, jā, bet viņš arī apasiņo visu, ja mēs viņu iemasējam galvas ādā, un patiešām ir ļoti vērts arī masēt galvas ādu, jo tādā veidā jau mēs arī apasiņojam tās
matu saknītes, un tad mēs arī viņas varam, viņām arī piekļūs vairāk šīs te visas uzturvielas, un viņas tiks aktivizētas. Jā, paldies, Kārli, par tavu rezultātu. Meitenēm jau ir grūti masēt, viņām ir gara mata. Tas nozīmē, jānodzen īsti matu, un tad var masēt. Pretēji viss paliks matos. Jā, Meitenes ar gariem matiem arī zina, kā visu vajag izdarīt. Jā, jā, paldies tev, Kārli, par savu stāstu. Un tad mums vēl viens būs rezultāts, kur mēs varam uzlikt arī prezentāciju. Jā, vai Una ir, vai Dace varbūt tās var pateikt, vai ir Una mums pieslēgusies. Dace. Labvakar, jā, Una nav Nav. šobrīd. Tad tu izstāstīsi, ja? Unas rezultātu. Jā, es pastāstīšu. Jā. Mums nesen ar manu klienti Unu bija saruna, ka viņa bija pie frizieres, viņa atjaunoja savu matu griezumu, un viņai frizieri pateica, ka viņai ļoti daudz mazie matiņi aug, nereāli daudz. Un Una to iepriekš nebija pamanījusi, un es viņai palūdzu, lai nofotografē un atsūta, kā izskatās, kad tāds maziņš ēzīts, maza pūciņa ir izaugusi. Un tas, ko viņa ir izdarījusi, viņa kopš marta ir gājusi organismu attīrīšanu, aknu atbalsta programmu, kurā, protams, ir iekšā arī MSM, sērs bioloģiskais, un pirms mēneša viņa izgāja arī kolagēna kursu 20 dienas. Nu, lūk, tāds ir arī rezultāts. Var redzēt pilnīgi, tā kā bildē. Nu jā, pēc kolagēna, jā, daudz mēs esam jau dzirdējuši arī, kad patiešām tas arī uzlabo šo te arī matu augšanu. Un, jā, man liekas, jebkurā vecumā sievietēm patiešām tā matu rota ir svarīga. Jā, kā jau Vija teica, ka viņa ir redzējusi kādu pilnīgi sievieti bez matiem, jā, protams, tā varētu būt arī kāda slimība vai kādas sekas pēc slimības, jā, bet protams, kad vislabāk ir, kad mēs varam palīdzēt paši sevi atbalstīt, lai mums būtu šie te mati, mums būtu skaisti un veselīgi. Paldies, Daci, ka tu padalījies, jā, runas rezultātu. Patiesībā daudzām meitenēm tracina tie mazie matiņi. Ka te kaut kas tāds, tā kā pūciņa, kaut kas negludums, bet par to ir jāpriecājās, jo reāli tas nozīmē, ka mati sāk atjaunoties un mati aug tiešām, ka ir bijis droši vien kaut kad tas matkritis lielākais, vai ne? Kaut kāds stress vai kāds gadījums, un tas liecina par to, ka pirms tik ilga laika kaut kas ir atgadījies. Jāpārdzīvo vienkārši tam posmam, jāaiziet cauri, kad nevar savākt matus, ka kaut kas ir izspūris, bet pēc tam būs kaivs. Jā, jo matu folikulus jau mums veidojas mammas puncija. Manuprāt, tā bija kaut kāda 9. nedēļa, kad tajā mirklī, tad tik, cik viņas izveidojas, tik viņas arī ir, un vairāk viņas dzīves laikā mums neveidojas. Bet tikai tas, kā mēs par viņām rūpējamies un kā mēs viņas pabarojam, jā, attiecīgi arī tik mums daudz arī un spēcīgi tie mati augs, ja arī vienkārši aplūzīs, nolūzīs un nebūs nekas. Tā kā, jā. Un varbūt vēl kāds grib padalīties, jo es redzu, ka te mums arī vēl ir ienākušas vēl citas meitenes ar skaistiem matiem. Jā, es varbūt vēl, mani Kārlis uzvedināja uz domu ar to, ka mēs no koroļu produktiem ļoti daudz varam sev palīdzēt iekšķīgi, bet arī ārīgi. Un mums ir šie brīnišķīgie koroļu maisiņi, ja jūs jau daudz lasat, kā viņus var izmantot, bet arī viņus mēs varam izbērt vairākus maisiņus, sataisīt tādu sārmainu ūdeni un ar viņu skalot matus, jo šis te ūdens ļoti arī palīdz tieši tos struktūru, ja mēs viņu iekšķīgi dzeram, ja, lai mūsu korāla maina mūs baro un dod šo te enerģiju iekšķīgi, bet arī ārīgi mēs ar šiem maisiņiem varam ļoti labi matu struktūru tieši veidot caur sārmainību. Un šeit bija jautājums, ja ļoti ātri aug mati, vai tas ir labi vai slikti? Nu, principā tas ir labi, ja jūsu organisms dod tādu spēku viņam, ja jūs redzējāt matu saknē, ja ir dažādas šīs te funkcijas, un ja organisms dod spēku un ir šis signāls, lai mati aug, un viņi ir spējīgi tiešām augt veselīgi un kvalitatīvi, tad tas ir, protams, labi. Ja mats ļoti ātri aug, bet viņš ir ļoti, plāns, trausls, tad atkal jāskatās, kādus mikroelementus pielikt klāt tieši tam apjomam un spēkam, tā kā mēs katrs varam, tā kā pāanalizēt, vai mans mats ātri aug un ir foršs, tāds vijīgs,
maigs ar aizsargs slāni, vai viņš ir tāds salmains vai veselīgs. Bet jā, šodien es domāju, ka jūs saņēmāt tik daudz vērtīgu risinājumu, ja katrai šai problēmai, kādas vielas trūkst un ko darīt. Tā kā es domāju, mums tiešām katram ir iespēja parūpēties par saviem matiem. Paldies visiem, kas padalījās, ļoti iedvesmojoši. Vairāk neviens nevēlās kaut ko teikt. Es arī varu palielīties. Pareizi, jā, Liene, tu man tak rakstīji, jā, Viss kārtībā. Es arī varu palielīties, tāpat kā visas meitenes, kas jau runāja, kādi man ir blondi, gari, spīdīgi mati. Vēl pirms neilga laika, pusgadu atpakaļ, man viņa bija tādi nespodri, lūza, ļoti lūza, un es regulāri aizdambēju vannu. Mājās, protams, neviens nebija priecīgs par to, bet tagad viņi nekrīt vairs ārā, man ķemmē gandrīz vispār nav izkrituši mati. Principā es tās izmaiņas pamanīju jau tad, kad es tikai ūdeni viņu dzēru, jo, organisms uzņēma sev vajadzīgos minerāļus un sāļus, un tagad ir forši un gari un ļoti, ļoti ātri aug. Principā mēnesī, ja standartā izaug 2 centimetri, man izaug 4 centimetri, kas, protams, nav ekonomiski krāsošanai, man kā blondīnai, bet man ir prieks, ka viņi ir spīdīgi un gari un smuki, un paldies karaļiem. Un vēl mans vīrs, viņam bija blaugsnes. Riktīgi, kā večiem var redzēt, ka pleci nobiruši ar blaugsniņām, un tā arī jau šampūnus visādus pirku un pretblaugsnu un visu ko. Izgājām veselības koncepciju, blaugsnu nav. Un mazais mājas vīrietis, kurš nekad neatzīsies, ka mammai ir taisnība, viņam arī bija blaugsnes un tādas pilnīgi, tā kā zviņojošas plēksnes. Viņš arī nav neko sūdzējies un izskatās, ka ar galvu sādu viss ir kārtībā. Tā kā pakluso arī vīriešiem saviem matus es esmu salabojusi ar korali. Mazais vīrietis tev arī gāja veselības koncepcija, jā? Mazais vīrietis pagaidām tikai ūdeni dzer. Viņš ir tik mazs tajā vecumā, kad pats zina visu labāk, jo viņam ir 20 gadi, un tad ir ļoti, ļoti grūti pateikt, ka tev ir taisnība, lai pats saprot. Bet arī jau ir rezultāts, jā? Jau ir rezultāts. Jā, paldies, Liena, jā. Tev arī skaisti tādi un gari tie mati, jā. Skaisti. Latviešu zeltenēm skaisti ir gari mati. Tiešām. Paldies par rezultātiem. Un, jā, es skatos arī Kristīna mums raksta, ka vērtīga lekcija. Arī Elīna vērtīgi saka. Indrija, varu padalīties? Jā, protams, Liena, jā. Viena Liena padalījās, iedvesmoja otru Lienu, jo es arī gribēju padalīties ne tikai par to, ka man viņi vienmēr bija krituši laukā, un mana problēma pirms veselības koncepcijas bija tas, ka man bija milzīgi daudz blaugsnu. Man ir tumši mati, un līdz ar to vēl ir lielāka šī problēma. Un tad, kad es tā gāju pa matiem, pa galvu sādu, man viņi bija tā kā, noslāņojušies, tā kā tādi mazi pauguriņi, tā ādas pauguriņi, tad es viņus tā plēsi kasīju laukā, un tad palika vēl vairāk baltumi, ja, un es viņus vilku laukā pilnīgi tā pa matiem. Īstenībā tā arī ir lieta, ko es esmu aizmirsusi, un tad, kad sāku runāt par matiem, tikai atcerējos. Un man arī parasti frizieris, kad viņi ķemmēja un krāsoja matus, un tad viņai palika vēl tāda kaudze ar matiem. Viņa saka, krūmiņa, man kadreiz uzvārds krūmiņa, viņa saka, krūmuciņ, kā tu taču ar pliku galvu vienreiz paliksi, tev būs pliks pauris. Un mēs tik pasmējāmies, ka man laikam pa nakti viņa ataug ļoti ātri, bet, jo man viņi ir gari. Un mati diezgan daudz, tad tagad, teiksim, kad iziet ir visa veselības koncepcija, es arī pirms tam mainīju šampūnus vienu pēc otra, tad es pirku tos parastos veikalā, drogās visu vienkāršāko, tad es nezinu, man kādi 10 šampūni stāvēja mājās, jo man ik pa 2 reizēm es varēju izmazgāt, un man bija jāmaina nākošais, jo man likās, man jau niez galva no tā, un man ir alerģija, un es to šampūnu, man ir jūtīga galvas āda, un visu laiku blaugsnes un alerģija.
Un tagad tā vairāk man nav. Es varu lietot jebkuru šampūnu, man vairs galva nenies, man plēksnīšu vairāk nav, blaužnu nav. Un otrkārt, man ir atauguši mati tur, kur man bija tādi plikumiņi uz augšu. Tad, kad es taisīju sejas masāžas un viss, es biju sacēlus matus uz augšu un kaut kā veiksmīgi nofotografējusi tā no sāna un sapratu, ka man jau šeit tādi plikie, tādi pauguriņi, tā kā augstāk pie, tā kā Kārlim. Jā, paliek uz augšu. Un pēc kolagēna kursa droši vien gan kolagēns, gan viss aminoskābes, gan viss iztīrīts organisms. Es tikai ievēroju, ka man ir gari, sprogaini matiņi šeit, ja, un es par tiem priecājos. Es saprotu, ko tas nozīmē, kas meitenes trakas, viņas jau taisno, noteikti ar taisnotājiem tos mazos sprogainos matiņus, tad es viņus ar baudu skatos un ņemu, un jā, viņi ir neklausīgi, bet tie plikumi ir aizauguši ciet. Ja es uz saviem tumšajiem matiem vēl varētu saņemties, ielikt Cool Relief, bet es to nedaru, pa cik Cool Relief noņem matu krāsu, un es esmu krāsotā brunete šobrīd, tad noteikti to varētu vēl pātrināt. Bet jā, gan blauksnes pazūd, tas nozīmē, un meitenes smērē matos, visādas maskas, nizorālus, visi mīļie nepāries no nizorāliem matu blauksnes, tā ir sēne, tas ir organismā. Bet kamēr tev nav izpratnes, tad, protams, es arī esmu izskrējusi visus līdzekļus, visu, ko tur matos smērējusi un gulējusi, un tā tas neatrisināja problēmu, bet organismu tīrīšana, barošana, jā, tas nav nedēļas darbs, tas ir mazliet ilgāk un ar pacietību, bet viss var atrisināt. Jā, paldies! Jā, paldies, Liene. Jā, varbūt vēl mēs kādu iedvesmosim padalīties ar rezultātiem. Jā, jo te mums raksta, ka Liene Blekta raksta, kad un tie pēc sīpolu un vizām smaržojošie līdzekļi galvas ādai. Kādas atmiņas. Es atceros, ka man mamma olu dzeltenumu smērēja matos. Man vispār bija tik tāda pūka uz galvas. Tagad jau man tur ir izauguši vismaz mati. Bet jā, tā kā, jā, visādi līdzekļi ir lietoti, jā, bet to olu jau droši vien vairāk vajadzēja no iekšpuses ēst, nekā tik daudz tajā galvā smērēt iekšā. Jā, Vinetai Vanagai arī olu dzeltenums ir bijis galvā kādreiz. Jā, laikam tajos laikos arī tā tika, tās bija tās gudrās metodas visas, bet tagad arī tā kā ir, es zinu, kad vēl joprojām vāc tās nezāles, tās nātras, jā, novārījumu un tad skalo matus, un mums šodien ritīgas tādas foršas meiteņu sarunas, vai neaizgājušas. Jā. Bet, jā, ar lietus ūdeņiem un mums te visu kaut ko tā cilvēkam ar sauso seboreju ieteiktu, kā rīkoties, Rasa jautā. Labs jautājums. Es domāju, ka šeit viss pēc koncepcijas jāsāk ar to organismu attīrīšanu, jo tāpatās arī tās seboreja, tas ir viss tas, ko mēs šodien stāstījām, sākt ar koncepciju un tad likt visas tās uzturvielas klāt, un tur redzēs, kā tas viss pakāpeniski mainās, bet jāsāk ar to sakni. Jā, un noteikti pretperstārā programma, tāda jaudīga ar paudē-arko klāt un visu. Jā, jau, Dacera raksta, viss, kas nies, plēkšņojas, birst, tā jau ir sēne, jā. Tādi mēs tā mēs nosakam, ja to visu netaisam analīzes, mēs visu, zinām, mēs jau zinām, ka tā ir, un te es kopu pie šampūna, Vineta Vanaga iesaka, jā. Tas arī ir ļoti labs līdzeklis, jā. Tad. Jā, paldies visiem, kas piedalījās klātienē, un es ticu arī, ka tie, kas skatīsies ierakstā, jūs arī sakontaktēties ar to cilvēku, kas jums iedeva šo te lekciju, viņš jums palīdzēs tikt pie visiem šiem brīnišķīgiem produktiem un iziet arī koncepciju, tā kā, ja patiešām gribas risinājumi, tad tie risinājumi ir šeit. Paldies visiem! Paldies, ļoti vērtīgi bija! Paldies! Paldies, man arī bija